Mums ir pienākusi uzkodas laiks, un šodien mēs parādīsim divu veidu kokteļus, kādus varu uztaisīt. Ļoti vienkārši, ļoti ātri. Par cik ir augusts, mums dārzā ir ļoti daudz kas. Pirmo mēs taisīsim tādu sāļo kokteili, kurā mēs ņemam kefīru. Jau kaut kādi grami 150 mēs ieliesim kefīru. Jā. Visiem ir gurķis. Griežam iekšā gurķi. Labi, griezīsim visu iekšā. Pieliksim ķiplociņu asumā. Tur ir ēteriskās eļļas mums iekšā, tur ir arī vitamīniņi. Man dārzā dilas jau bija tā kā baigi lielās. Es paņemšu vēl seleriju pieliksi, jo zinu, selerija ļoti vērtīgs, bagāts ar šķiedurielām. Tā. Un pēc galvenā sastāvdaļa mums ir tomātu zupu. Tomātu zupu ieliksim 3 karotes. Es beru buņģā, tad viņš nepaliek tik. Tā, un tad beram 3 karotes. 1, 2, 3. Un fantastiski uzkoda būs. Un ko vēl daru? Man ļoti patīk perselāde. Viņi piedod pikantumiņu. Mēs izmantojam Santa Marija, bet varbūt jums pašiem savu perselādu sataisīta. Un pieberam pikantumam. Nu ko? Viss mums ir gatavs, atliek tikai sablenderēt. Uzkoda mums gatava. Cik būs pagāja? Nu, minūtes 3 varbūt tās. Tā. Un šodien no šitā es ieliešu 2 porcijas, ja? Mums vajag 2 porcijas. Mēs esam 2 uzkodēdāji šodien. Mēs esam 2 uzkodēdāji šodien? Jā, pārēj. Mums šoreiz tiešām būs tā kā degustācija, tāpēc, ka mums vēl ir saldais kokteils. Ja? To mēs ar to. Mums būs arī otra uzkoda, kas būs saldā uzkoda. Nu, nē, priekā tev. Priekā. Garšojam? Es gribu ļoti pagaršot, kas sanāca. Nu, kā ir? Nē? O! Riktīgi pikants un ļoti pikants. Tumīgs. Man patīk, kad ir tādi tumīgāki. Jā. Salīdzinājumā ar manu pirmo izmēģinājumu šis ir ideāls vienkārši. Šis ir ideāls. Paņemam klāt čipsi. Čipsi klāt. Iedomājies, cik forši būs. Un vēders pilns. Un vēders pilns. Pilns vēders, laimīgs cilvēks. Labi, šito es atstāšu. Es sakulšu vēl šito saldo, ja? Jo te man prasās to krēma, sipulu krēma čipsīti klāt. Jā. Ne? Tā, nu šitā mums arī būs tā kā uzkoda. Redziet, mums bija sāļā un tagad būs arī saldā uzkoda. Tāpēc šitas būs uz 2. Šī porcija būs ne tā, kā mēs taisam brokastīs, ja? Jo tā ir tikai uzkoda. Ko mēs izmantosim? Mēs izmantosim vanīļas kokteili. Ūdens ir kaut kāda 400 ml. Vanīļas kokteilis. 3 karotes. Lieksim uz tiem 4, 3 karotes. 2, 3. Un, protams, var jau arī viens pats to visu izdzert, ja? Mums ļoti garšīgi. Otrs mēs ņemsim šoreiz drinmiksu. Tās arī olbaltumvielas, pie tam ar vitamīniem un bagātinātas. Un liksim tās 2. Un liksim vienu šķiedrvielu, jo mums būs upene un jāņoga, kas nav baigi saldās sodziņas. Višķiņi ieliksim šķiedrvielu, 1 kausiņu. Nu, un tad ir ogas. Redziet, mums šobrīd dārzā visādas ogas. Man ir baltā jāņoga un upene. Es likšu 2, liekam 3, nu ieliksim 3. Būs ļoti ogains, gards. Un kas ir jādara? Atkal ir jāsablenderē. Tik vien tur tā darba. Nu tā, skaists pēc krāsas, ļoti gards un vasarīgs kokteils. Viņš ir kā glāzēs. Un cik pagāja? 3 minūtes? Pat 3 minūtes, man liekas, nepagāja.